Pēc tam, kad Izraēlas valdība vienbalsīgi nobalsoja par oficiālu armēņu genocīdu atzīšanu, aptuveni 1,5 miljonu armēņu masu slepkavību, ko 20. gadsimta sākumā īstenoja Osmaņu impērija, šis lēmums izraisīja asu reģionālu reakciju. Mūsdienu Turcija, kas ir Osmaņu impērijas pēctecis, jau ilgu laiku noraida genocīda apzīmējumu, un Ankara tagad apsūdz Izraēlu par atzīšanas izmantošanu kā politisku ieroci. Arī Azerbaidžāna nosoda šo lēmumu, kas ir nozīmīga reakcija, ņemot vērā Bakūs strateģiskās saites ar Jeruzalemi. Balsojums notiek laikā, kad Izraēlas un Turcijas attiecības strauji pasliktinās, lai gan ārlietu ministrs Gideons Sārs uzstāja, ka tas nebija atriebības akts par to, ko viņš nosauca par atklātu naidīgumu un retoriku prezidenta Erdogana vadībā. Tagad mums pievienojas Onurs Erens, uzņēmuma Dragoman Strateģijas prezidents, kurš pievienojas mums no Stambulas. Onur, lieliski, ka esi ar mums I24 News English. Kāpēc Turcija šo Izraēlas soli uzskata par politisku ieroci? Kādu ieskatu jūs varat sniegt par šo? Divas lietas. Pirmkārt, jebkurš cits skaidrojums vienkārši nav loģisks. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp laika izvēles. Un otrkārt, tā ir ļoti viegli izmantojama metode daudzu rietumu vai rietumu sabiedroto valstu vidū, ja viņi vēlētos, parādīt reakciju uz Turciju. Tas ir ļoti vienkārši, tas ir tikai veselais saprāts. Ko jūs teiktu, kas tad atšķirās Turcijai vai Azerbaidžānai, kad Izraēla virzās uz priekšu ar šīs armēņu genocīda atzīšanu, salīdzinot ar, kā jūs minējāt, dažām no 34 citām valstīm, tostarp Amerikas Savienotajām valstīm, kas jau ir veikuši šo atzīšanu? Un tā sauktais armēņu genocīds patiesībā ir kopīgs apsūdzējums ne tikai Turcijai, bet arī brālīgajai Azerbaidžānas tautai. Tas, kas notika vai kas tiek apgalvots, ka ir atspoguļots šajā laikmetā, attiecas arī uz mūsdienu Azerbaidžānu. Tātad tā ir kopīga problēma, kas tiek parādīta kā rīks, lai izrādītu nepatiku gan pret Turciju, gan Azerbaidžānu vienlaikus. Tāda paša mēroga reakcija, ja ne vēl lielāka, tiek izrādīta arī pret katru citu nāciju, kas izgāja cauri tam pašam ceļam. Iemesls tagad ir, tas varbūt jums vai jūsu skatītājiem šķiet tāds, tas, ka Turcija un vai Azerbaidžāna izrāda vai pārspīlē reakciju, nav tā. Jo tāda pati vai pat vēl spēcīgāka reakcija tika izrādīta arī iepriekšējos gadījumos. Esmu pārliecināts. Ilgstošie konflikti un domstarpības starp Turciju un Izraēlu. Attiecībā uz pozīciju Azerbaidžānas un Izraēlas attiecības ir bijušas daudz labākas nekā ar Turciju. Bet varbūt šis ir viens no tiem gadījumiem, kad arī Azerbaidžāna asi reaģē uz Izraēlu. Tas varētu būt pastiprinājis interesi jūsu skatītāju acīs, bet tā tas ir. Tomēr patiesībā tas nav ne mazāk, ne vairāk kā jebkura cita reakcija, ko viņi būtu izrādījuši. Protams, esmu pārliecināts, ka fakts, ka reģionā ir noticis daudz kas, daudzos gadījumos arī Izraēlas iesaistīšanās, neatņem uzmanību šim konkrētajam Turcijas un Azerbaidžānas solim vai paziņojumam. Arī tas ir svarīgi. Runājot par Turcijas reakcijām un nosodījumiem Izraēlas rīcībai Gazā, vai Ankara izmanto šo Armēnijas genocīda atzīšanas jautājumu, lai palielinātu spiedienu uz Izraēlu starptautiskā līmenī ar daļu no savas kritikas? Es nezinu, bet vai Turcijai vai jebkurai citai valstī ir vajadzīgs vēl kāds cits instruments, lai tiešām pastiprinātu spiedienu uz Izraēlu par to, kas notiek Gazā? Es domāju, viss notiek dienas gaismā, viss ir labi dokumentēts. Mēs nerunājam par iespējamiem pierādījumiem no pirms 100 un vairāk gadiem. Mēs runājam par tiešraidi pēdējā laikā, īpaši pēc 7. oktobra notikumiem. Gandrīz viss tiek translēts tiešraidē, gandrīz uzreiz. Tāpēc es nedomāju, ka kādai valstī ir vajadzīgs vēl kāds cits instruments, piemēram, reaģēt uz Izraēlas tā sauktās armēņu genocīda atzīšanas faktu, lai izdarītu lielāku spiedienu
Es nedomāju, ka kādam ir vajadzīgs vēl kaut kas, lai izdarītu lielāku spiedienu uz Izraēlu, nekā tas, kas jau pēdējos 5-6 gadus tiek translēts tiešraidē, īpaši pēc 7. oktobra notikumiem. Labi, un man ir prieks, ka esi kopā ar mums. I24 News angļu valodā novērtēja, ka dalījies ar savu viedokli no Stambulas. Paldies! Atgriežamies šeit studijā kopā ar vēstnieku Marku Regevu. Mark, esmu pārliecināta, ka tev ir daudz ko teikt, reaģējot uz šo interviju. Man ir zinkārība, kā tu izskaidrot Izraēlas lēmumu virzīties uz priekšu ar šo atzīšanu tieši tagad, jo tas Izraēlas vēsturē ir ticis pieminēts vairāk kārt. Tad kāpēc tieši tagad, kad Izraēlas un Turcijas attiecības ir vienā no zemākajiem punktiem? Tātad, pirmkārt, Turcijas attiecības ar Izraēlu patiešām ir zemā līmenī, bet mūsu attiecības ar Azerbaidžānu ir labas, un Izraēla vēlas, lai tā arī paliek. Bet raugoties uz šo jautājumu, ir jānošķir vēsturiskā patiesība no politikas. Vēsturiskā patiesība ir tāda, ka Pirmajā pasaules karā tika nogalināti daudzi armēņi. Un daudzi cilvēki rietumos, kā jūs pareizi teicāt, Eiropā, apvienotajā karalistē, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā un citur, to ir nosaukuši par genocīdu. Un tas gandrīz ir starptautisks konsensus. Tomēr es atgādinātu mūsu skatītājiem, ka viens no ievērojamākajiem tuvo austrumu pētniekiem, Bernards Luiss, teica, ka notika slaktiņš, bet viņš neuzskata, ka tas bija genocīds, jo genocīdam ir īpaši kritēriji. Jūs zināt, jūs vēlaties iznīcināt un pilnībā iznīcināt veselu tautu. Tātad viņš izdarīja šo atšķirību. Un mēs Izrēlā zinām, cik bezatbildīgi vārds genocīds ir ticis izmantots runājot par Izraēlas rīcību Gazā. Tātad, ziniet, šī jautājuma patiesība tiek apspriesta nopietni vēsturnieku vidū. Lai gan es teiktu, ka politkorektā vienošanās ir tāda, ka notika genocīds. Kāpēc Izraēla to izdarīja tagad? Daudz gadu garumā, kad uz Izraēlu tika izdarīts spiediens to izdarīt, pat no mūsu draugiem Amerikā, daži no visizteiktākajiem Izraēlas atbalstītājiem kongresā nāca pie mums un jautāja, kāpēc jūs nevarat atzīt, ziniet, mēs atzīstam holokaustu, kāpēc jūs nevarat atzīt šo un tā tālāk? Un Izraēla vienmēr labu attiecību dēļ ar Turciju teica, ziniet, mums ir arī citas intereses. Un mums bija labas attiecības ar Turciju, un mēs negribējām šīs attiecības izjaukt. Tas, acīm redzot, vairs nav faktors. Izraēlas attiecības ar Turciju ir sasniegušas zemāko punktu. Un tāpēc Izraēla saka, labi, mēs varam pievienoties rietumu konsensam vismaz šajā jautājumā. Bet vēlreiz, es domāju, ka vēsturiskais arguments par to, kas tieši notika, ir skaidrs, ka armēņi tika masveidā nogalināti, ir skaidrs, ka pret viņiem izturējās slikti, ir skaidrs, ka bija daudz nāves gadījumu. Vai tas ir genocīds? Vai bija mēģinājums iznīcināt armēņu tautu? Par to notiek diskusijas. Un es zinu, ka nopietni cilvēki, piemēram, Bernards Luiss, apgalvoja, ka nē, tāda mēģinājuma nebija. Mark, runājot par Azerbaidžānu, kas ir viens no Izraēlas svarīgākajiem reģionālajiem partneriem, kā tas varētu ietekmēt šīs attiecības? Tā kā es ceru, ka tas tā nebūs, es domāju, viņiem ir tiesības nepiekrist mums. Viņi var teikt, ka nepieņem šo lēmumu. Es to neredzu, kā, ziniet, tas būtu strīds starp draugiem. Es domāju, ka tas neietekmēs attiecības, abām valstīm ir stipras attiecības. Viņi sadarbojas daudzās jomās, abu pušu labā. Un es redzu, ka šīs attiecības turpinās attīstīties. Vēstnieks Marks Regevs, lieliski esat kopā ar mums I24 News English. Vienmēr novērtējam, ka dalāties ar savu skatījumu. Paldies jums! Ar prieku!